Daugavpiliešiem tikmēr mājās 4 uzvaras, 1 neizšķirts un 2 zaudējumi. Turklāt jāpiemina, kā pret Rīgas lielklubiem, jeb Tonybet futbola virslīgas naudīgākajām brigādēm. Ja runājam par šīs dienas spēli, tad interesanti ir tas, ka Jelgavniekiem spēle viesos gluži nevedas. Un 22 gadus vecais Davids Holobeks un Kingslīs Emenika abi pievienojuši pa 3 bumbām. Šo spēli ar bumbas ievada cīņā un iespējams tieši Daugavpils meklēs jau pirmo veidu, kā aizvest bumbu līdz pretinieku vārtiem, lai arī izveidot kaut ko bīstamāku. Muhamad piespēles priekš Viktoram, tagad jau sitiens pa vārtiem, Beks to atsit. Labs moments arī Jelgavas izpildījumā, ne tas pārliecinošākais, bet izdodās mierīgi ievadīt bumbu cīņā Jelgavniekiem, kuri jau tagad metas uz priekšu. Seko arī sitiens pa Beka vārtiem, bet tas nav tas bīstamākais. Kingslīs Emenika centās pārsteigt. Un cerēsim, ka futbolistam viss būs kārtībā un varēs viņš atgriezties laukumā, bet tikmēr jādomā par aizsardzību Daugavpiliešiem. Ulman centrējums soda laukumā naudas precīzākais, bet sitiens pa vārtiem, vārtu pārliknis glābi Beka vārtus. Bumba Daugavpils rīcībā, bet mūsu atkārtojumā šis te moments. Kaut kas starp vārtu stabu, kaut kas starp vārtu pārlikni. Metās jau uz pretējo pusi Jelgava, taču nepārdomāts uzbrukuma mēģinājums, bumbu pazaudēt. Fofonā ar to piespēlu uz labo malu. Centrējums soda laukumā uz Dialo. Dialo sitiens ar galvu neizdodas un automiem kā pirmīt redzētais sitiens pa vārtu pārlikni, kurā, visticamāk, Beks, īpaši es apšaubu, ka kāds ļoti tādam scenārijam ticēja pirms sezonas sākuma, bet prieks, ka Jelgava var ar tādu sastāvu demonstrēt ļoti labu sniegumu. Šeit arī bija iespēja kārtējo reizi atklāt maču rezultātu. Šoreiz tas bija Kingslīs Emenika, tikko izglāba savu komandu 2 epizodēs pēc kārtas no vārdu zaudējumu 0. Stūrsitienam gatava Daugavpils, tas arī seko centrējums soda laukumā. Dialo ar galvu cenšas izpildīt sitienu. Ne tas bīstamākais, Dvoraks bumbu tver savās rokās. Kāds no spēlētājiem atradās uz zālē un bija nepieciešams medpersonāla palīdzīgais pirksts. Bet tikmēr Beks bumba atgriež cīņā, centrējums uz priekšu, Liskovs ar grūtībām, bet saglabā bumbu cīņā. Ne tas precīzākais raidījums Beka izpildījumā, taču viss labi, kas labi beidz. Šeit skaisti nospēlē Jelgavas spēlētājs Kristers Alekseičiks. Un redzam, 1 kompensācijas laika minūte tomēr pirmajā puslaikā. Vēl mēģinājums Daugavpils izpildījumā atklāt maču rezultātu. Dieduļ un vārti! Ar kreiso kāju raida bumbu Dvoraka vārtos Daugavpils leģionārs un arī līderis. Dvoraks ļoti tālu no vārtiem izgājis un bet beigās būs arī mans minētās 2 minūtes galā nospēlēts. Beks no saviem vārtiem bumbu atgriež cīņā un ātri mainās noskaņojums Daugavpilī. Atgādināšu to, ka vienreiz sezonā jau viņiem tas ir izdevies pret Daugavpili. Sezonas pirmajā tikšanās reizē Daugavpils bija vadībā ar 1-0, bet galā mačs noslēdzās ar 4 vietas par labu Jelgavai. Kādu futbolu demonstrē Diedu, bet tagad atkal jādomā par aizsardzību. Jelgava uzbrukums Smailē. Sitiens pa vārtiem, tieši virsū Bekam lido bumba. Lizunovs ar bumbu labajā malā ielenkts. 2 jelgavnieki viņam steidz virsū, bet paspēja viņš izdarīt centrējumu soda laukumā. Neizdodas pielikt punktu šai epizodei šim te kungam. Dialo ar bumbu atgūst to savas komandas rīcībā. Šeit rupi kļūda Bekam, bet pats savējo kļūdu viņš arī labo. Kas par seivu pēc neprecīzas piespēles viņa izpildījumā. Taču tagad pie tās veips. Piespēle Alekseičikam neprecīzi, Dialo pārtver bumbu. Tagad individualitāte atkarīga šajā epizodē, ko izlems Dialo. Dialo bumbu saglabā, lieliski piespēle, vai būs sitiens pa vārtiem, lieliski piespēle apkārt Dialo un bumba slīd ripo vārtiem garām. Puse no Daugavpils komandas atrodas uz zālē, nesaprotot, kā bumba nenonāca vārtos. Dialo, skatāmies atkārtojumā šo epizodi. Šķiet vēl labāk pat izspēlēt šajā epizodē netālu. Piespēle Daugavpils izpildījumā sekoja un galā arī turpinās mainieku uzbrukums.
Aktīva cīņa Daugavpils izpildījumā, seko arī sitiens pa vārtiem. Ne tas bīstamākais. Dvoraks šo bumbu tver. Nerezultēsies kaut kādā specifiskā traumā. Nedaudz vairāk kā 10 minūtes vēl jāspēlē otrajā puslaikā. Lieliski piespēle sodlaukumā, vai sekos sitiens? Sitiens ir vēl viens pēc vārtiem garām. Neizdodas Kampusam gūt vārtus. Redzam atkārtojumā šo te epizodu pirmā Līzunovs starp 3 Jelgavniekiem. Bumbu pazaudēt, tomēr tas ir arī viss, un Jelgava svin pirmo panākumu pēdējās 6 spēlēs izcīnīti 3 svarīgi punkti, un Jelgavas nedēļas izbraukumā turpinās.